Esam atpakaļ pie mūsu kruīza sērijām, jeb pēdējā sērija no šī kruīza. Un tad jau varēsim nākamā sērijā noslēgt arī šo mūsu ASV ceļojumu kopumā. Tiem, kas vēl nezin, tad mēs ar šo lielo 20 stāvu kuģi esam kruīzā pa Bahamu, Dominikānas un citām salām. Esam bijuši jau 3 lielās salās. Tiem, kas neredzēja video sērijas, droši patin manu YouTube kanālu atpakaļ un paskaties neredzētās sērijas. Ok, lecam iekšā noslēdzošā kruīza sērijā, un mums ir atkal diena okeānā, kuru pavadām ceļā uz mūsu nākamo salu Nasau. Iesim vēl paskatīties, ko neesam redzējuši uz mūsu lielā kuģa monstra, jo kā nekā visa diena mūsu rīcībā peldot okeānā līdz nākamajai mūsu salai. Jā, bet visi ļežaki ir aizņemti. Te kaut kā, nē, nav brīvs, viss ir aizņemts. Nu kāda tā situācija tev uz kuģi notiekās? Pa lielam es nevienu brīvu vispār neredzu. Viss ir aizņemts. Nu tā, runājot par tām dīvainām lietām, mēs esam tie Bermudu 3 stūrī. Nu labi, mēs jau tam neticam tam visam. Bet kaut kas saka dīvains, jā. Kur pulkstens manējais, jā. Viņš izlādējās vienkārši pa pusdienu. Tā manē telefons arī reāli pa pusdienu izlādējās. Man telefons ir ok, viss ir kārtībā. Nu, cik procenti tik ir, visi normāli. Nu, kā tas var būt izskaidroja? Bet jā, kur liekam pie lādēšanām un pusdienu reāli tikai tur pulksteni vispār izslēdz ārā, jo, nu, kāda jēga viņš tur, nezinu, 3-4 stundas tur un viss izlādējās. Ja man parasti ir tā, ka, nu, cik viņš kaut kāds, es pat nezinu, cik 6-7 dienas tur pulkstenis nav. Tā kā, nezinu, kaut kas dīvains notiekās, esam novaļams to, ka esam tajā Bermudu 3 stūrī, bet, nu, mēs tam neticam. Tās pašas dienas vakarā man pulkstenis tā arī neieslēdzās un Tamārai telefons vienkārši ņem un baterija uzpūšās. Kā jūs domājat, vai varam vainot to Bermudu 3 stūri un sen zināmās dīvainības, vai arī vienkārši tā ir likumsakrība 2 ierīcēm uzreiz? Šeit jau kamēr manai nākamā izklaidējuma ekipējums tiek nogādāts no punkta A uz punktu B, tikmēr jau mani sariktēs ziplaini. Jā, uz kuģa tik tiešām ir pilnvērtīgs ziplaini. Šis process gan nav bez maksas, jeb $10 viens nobrauciens. Tikmēr, kamēr bērni izbaudīja ārā baseinu uz kuģa un atrakciju parku virs tā, nemaz pat neievērojām, ka... Jūs pasties, kā ūdeņš šūpājās. Jā, kaut kā likās, ka jo lielāks kuģis, tad nejutīs vispār šūpošanu, bet nē, šeit paradoks savādāk. Drīzāk tik tiešām nejūtām šūpošanos praktiski vispār, bet paskatoties uz ūdeni vajadzēja just. Nezinu, kur izskaidrojums šim visam. Tas nekas mākslīgs. Viļņo. Nekas mākslīgs tas nav, tas ir reāli. Kuģis šūpojās vienkārši. Normāli. Sīkiem prieki. Ir jau pienācis nemanot vakars, un mēs jau esam palikuši gudrāki. Un uz vakaru šovprogrammu esam laicīgāk atnākuši. Iepriekš, protams, piesakoties un ieņēmuši tuvāk skatuvē vietas. Tikmēr galvenā viduszālē, vai kā lai to nosauc pat nezinu, bet notiekās atkal ik vakara tematiskā ballīte. Šoreiz tā ir hipiju stilā. Atgādina, ka tā ir brīva izvēle, vai piedalies vai nē. Un, protams, ka daudzi piedūrās šai tematikai, jo bija jau laicīgi sagatavojušies šim kruīzam ar visiem tematiskiem tērpiem.
Mēs atradām viņu čalu normāli sakrīkšu čeks vienkārši. Harijs Poters. Kas? Harijs Poters. Ak šitā, jā. Man tā izskatās, jā. Viņš prikulīgs. Nē, viss kārtībā, un čals, nu. Un, protams, kur tad bez ikvakara noslēguma disko partiju tusiņa, kur atkal mēs esam dīvainā kārtā ieradušies. Šajā kruīzā mūsu viens no mērķiem, jeb vairāk Tamārai, bija nokļūt uz Pig Island, jeb Cūku salas. Tā sala arī atrodas mūsu pēdējā salā šajā kruīzā, kur esam patreiz. To arī darījām. Varbūt pārsteidzīgi, bet uzreiz jau redzot pirmo vietu, kur nopirkt biļetes, mēs arī nopērkam. Tā kopā samaksājām $250. Par cik mums laiks līdz ātra laivas attiešanai bija vēl pusotra stunda, tad izdomājām aiziet pastīties, kas ir ārpus ostas teritorijas. Un tad paskatoties lielie kuģi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gabali lielie kuģi pieparkošies. Stāvam, vēl viens lielais kuģis ienāk iekšā. Ārprāts. Un iedomājies, cik cilvēki izkāpti ārā. Jo uz mūsu kuģi ir apmēram 4000 cilvēki. Šitas mums pat vēl lielāks, te varētu būt, nezinu, 5000. Pat maz nestādos priekšā, cik tur iekšā tie cilvēki ir. Iedomājies, cik uz vienas salas izkāp turisti ārā. Vienā rāvienā uzreiz, vienā dienā. Un tā, šeit varam redzēt, kā notiek mācības, glābšanas mācības. Respektīvi visas laivas nolaistas ar ūdenī. Tas ir mūsējais kuģis un tas blakām, kas stāv. Viņš ir mazāks bišķiņ. Bet, nu jā, šādi notiek mācības. Mums vēl nav bijušas tādas mācības. Vai arī ir bijušas, bet varbūt personālam to nezināt. Es nezinu, grūti pateikt. Bet, ka bija slēgtas durvis un lifti. Tad varbūt tās arī tieši tāpat tās arī nolaida lejā. Kas to lēzēja? Iziet ārā no ostas termināļa zonas, uzreiz jau nokļūst tirgošanās vietās, kur ļoti uzbāzīgi nebija tie tirgoņi, bet tāpat jau mazliet uzmācās. Ļoti populārs laikam šeit ir tieši alkohols, jo tirgotāji bija daudz veltījuši uzmanību tieši alkoholam un tirdzniecībai. Man liekas, šeit jūs gribat šitā daliņu iegādāties, kas ir vietējais $8. Lodzu, maz kā 8,50 pat bija. 8,50 par vienu pudeli, jomajo. Tā, un izējām ārā no tās kuģa zonas, un te jau iespējams, ka pat lētāk viss, kas varētu būt. Reka piedāvāja tādus džipus, visko, un pārējiem pārpastamies. Vai te tiek tā? Sir, scooters! Big guy! What are you planning, sir? Want to get a scooter? I'll give you a deal. Es nesaprotu jūsu valodu. Habla español? Es nesaprotu. No? No, es nesaprotu. Taxi? Esam tā suvenīru veikaliņā. Un kur jau Tamāra patīksies jau. Un te atkal viss ir ar salas nosaukumu. Un Nasau, Bahamas. Visur viņš ir Nasau, visur virsū. Un te jau, piemēram, noejam malā, te jau ir 3 aliņi pā 12. Tas kaut kāds rādlers, laikam, tip to. Tātad tur bija 1 pa 8, te jau ir 3 jau. Tas ir rādlers. Ko? Rādlers. Jā, bet es sapratu. Rekur. Kurā mums bija tieši tās pats, tikai ar citu uzrakstu? Tagad tajā tur Dominikāna. Dominikāna. Tieši tās pats, tikai ar citu uzrakstu. Tikai Dominikāna. Jā. Un tā jau ir šķidiem te visu. Un te jau ir visi pareizie štrumenti.
Kas tur ir? Es nesapratu, ko viņi teica. What's this? Rum cake. Cake? Rum cake. Rum cake, yes. Try? No, but... nē, tas bija... maybe try. Tagad pastīsimies jānogaršo vienu kūkas gabaliņš. Nav mana. Ko tādu? Ķipa ar rumu piesāt. No, thank you. Jā. Un kur jūs vēl esat redzējuši, ka tirgo, piemēram, kaut kādas apģērbu gabalus, apģērbus kaut ko te, apģērbu, un te augšā uzreiz jau šmigu vēl tirgo. Normāls veikals. Un te ir ruma kūka arī. Te degustācijā griež ruma kūku, to, ka mēs tikko nodegustējām. Baigi. Tā kā tie rum cake, viņiem baigi populāri tās ruma kūkas šitien te ir. Visi traki piekasās, viņiem tirgo viņas. Tā arī rum cake. Baigi populārās. Te kaut alkohola veikaliņš maziņš. Tā, šis ir laikam, cik mēs tā saprotam, tā nasao vai naso, kā latviski saka, karoks. Rek jau piekasās jau. No, thank you. Normāls, cepuršim. Rekādi, ar zirgiem. And how much horse? $15 each. $15. And how long time? My tour lasts like 20 to 25 minutes. Okay, thank you. By the way, my name is Thomas. Yeah, okay, thank you. Right? Man sauc Tamāra. Zini? Man sauc Tamāra. Te kaut kādā vietējā šmotku bodē. Kur arī black rum cakes. Tās ruma kūkas piedāvā. Nezinu, kaut kas baigais stopsiņiem te. Ja garšo kūkas un rums, tad var ēst. Ne? Un pirmais pārtiks veikalā. Pārtiks veikalā. Šeit jau alkohola nav. Piemēram, ja kāds grib alkoholu. Te nav alkohola. Te drēbi veikalā gan ir alkohols tirgojās. Tur nebija, vai ne? Nav. Tad disku lielums mašīnai. Jo. Cik viņi lieli tie diski ir? 22 colas. Ārprāt. Tas bija džeks, jā. Iedomājies, kā iet, smuki. Vai ne? Jā. Vai es tošā nemācētu iet? Jā. Smuki sarkani zābaki. Tātad nākot atpakaļ, jums uzreiz jāparāda ir iekāpšanas kartes. Jums savādāk netiek ar tev uz kuģi. Un iespējams arī pases, ja ID. ID, protams, ka tas jau viņiem vietējais ID, mūsējais ID lāgā laikam neder, tie jau pases tikai mums ir. Tā, un šeit arī, piemēram, varam redzēt, ka izmanto materiālos vietējās gruntis, rekur gliemežvāki, viss pilns ar gliemežvākiem, rekur. Tātad izmanto liederīgi materiāli. Tie, kas viņam te patās ir izrokam okeānā. Tā, un šitā ir tā mūsu ātruma laiva, ko mēs brauksim. Būtu baigi krūtis priekšā sēdēt, bet labi. Un beidzot varam doties uz mūsu vēlamo Pig Island, jeb Cūku salu. Cik noprotam, tad ceļā būs jāpavada kāds laiciņš. Sākās. Mēs tagad braucam uz kaut kādiem 100 km/h. Man vispār mums nekā nav, nekādas drošības vestas, nekā nav. Vajag labais, re? Ārā te panāk.
Mums arī mūzika izrādās bija. Bija, jā, tu nedzirdēji? Tā, 15 minūtes un esam galā. Mati norauti no galvas. Es vispār nejūtu matus. Tavares kropas nav, auss nav, mati nav, nekā nav. Kaut kā tā. Ūdens krāsa 100% Maldīvas. Ja saulīt vēl būtu ritīgi, tad jā. Jā, rekur arī dzidrums ir Maldīvas. Nu, kaut kā tā. Un tā, atrad mums tas kaut kādu vietu, kur jāstāsta bruņurpuķis. Ja vēl pasaka to, ka, ja jums laba acis, jūs varēsiet redzēt bruņurpuci. Un čo tā kā vai tik? Nu, reku viņš ar roku rāda, kaut kur tur esot. Tur laikam rekur. Nu jā, lāgā jau viņš te nemaz baigi neredz. Neredz, tāpēc, ka nav saula. Nu, katrā ziņā baigi jūs viņu neredzēšot, tos bruņurpučus mums tā tagad izskatās. Tikai kaut maza galviņa, kas izbāžās ārā un viss no ūdens. Jā, šodien ieraug tos cilvēkus aizbēgus reiz visu. Nu, baigās medības. Rekur ir. Rekur bija, jā. Jā, reku aizpilda, rekur. Jā. Ko tu sauc liels īstenībā? Nu jā, tu milzīgi. Es jau teicu, liels robis. Un viss uzreiz pakaļ tam bruņurpucim. Tagad notiek bruņurpuču medības. Rekšās tā visas laivas ir. Speedboti. Un visi uz kaut kādiem no šiem 3 vai 4 bruņurpučiem medījās. Jā, te piebrauc. Tā, Tamāra kāp no kuģa nevis saucās. Vienkārši viņi visi nepareizi kāp nos no kuģa. Mēs jau kā rūdīti letiņi jau normāli nokāp no kuģa nos. Nav tik traki bija? Nē. Man pat nebija bail. Vienkārši viņi nevarēja nokāpt. Nu, tāpēc, ka kāpa ar vēderu pa priekšu. Un tā esam tajā ķipa bruņurpuču salā. Šeit to pigi nav. Ir cūkas. Tikai bruņurpuči. Ka saulīt uzspīd, jā, smuks skats tiešām tāds kā Maldīvās. Bet līdz ko mākuņi aiziet priekšā, tā uzreiz tāds beigas. Nu jā, te ir līdzīgi, bet Maldīvās ūdens siltāks. Maldīvās siltāks, jā. Nē, nu te ir silts, bet tur ir karsts. Posties. Tagad noskalošu. Saka, tev vienreiz ņems un arestēs. Un es tev neručīšu ārā. Es būšu beidzot kaut ko tādu traku izdarījis. Cietumā, iekšā un miers mājā. Tagad? Neņemat piemēru no Tamāras, nedrīkst ņemt. Man no Maldīvām ir tāds liels mājā. Brīnums, kā tev nav, tu neesi arestēt to. Kāpēc tu man tā nefočēji? Tu jau negulēsi ūdeni. Ar jau taisnību. Aiziet pa vidu cauri, iztraucēt tādu viņu. Jā. Un tā, te jau reka turpinās bruņurpuču medības. Bet pa lielam jēga nav nekāda uz tām bruņurpuču medībām. Ko jūs redzēsiet, tā viena galva. Reka, tur laikam kāds kaut ko ieraudzīs. Nē, maz, ka viņi tur var jau būt, ka tos galvu būs ārā un tas ar viss. Nu, pa lielam, jā. Nu, ja tu snorkelē, tad jā. Ko tu snorkelē? Tu taču neredzēsi. Vai? Nu, kaut kur viņš aizbūks. Nu, tad tu vairāk redzēsi nekā šitā. Nu, jā, ar laivām viņi te nobeidīs. Man mājās ir robītis, man pietiek. Jā, mums ir mājās ir bruņurpucis. Labi, nav šitāds, bet šitāds. Maziņāks, jā. Nu, šitāds. Nu, jā. Mūsu mājas apskats bruņurpucis maksā $500, jā. 10 minutes. Jā. Un nedrīkst aiztikt. Don't touch. Jā, un nokotīs pirkstus. Nē, kā tur bija pie tiem ēzeļiem, kad droši liekat pirkstus, ja viņam garšo kraukšķīgi. Viņam garšo, jā. Kraukšķīgi pirksti. Nu jā. Nu jā, droši liekat pirkstus, viņam garšo. Es sajaucu. Jā. Ok, tikmēr varam braukt tālāk. Brīžiem likās, ka ātrlaivas vadītājs bija pat pārgalvīgs, laida ļoti tuvu pie krastiem, un ātrums nebija tas mazākais.
esam ieradušies manā sapņu Pig Island, jeb Cūciņu salā. Nu tā, mēs esam tagad tajā Rukšu salā. Kur ir tie rukstīši? Viens bija. Viņi varbūt atnes viņus. Cilvēki viņi tā kā izpeldēs. Reik tagad kaut kāda organizēta grupa, laikam. Brīžiem, kad uzspīd saule, tās ūdenskrāsas ir vienkārši pasakainas, un šeit nav nekādu uzlikto efektu. Tie ir reāli skati. Juniore! Jā. Labais! Es vienu ņemšu līdzi. To reku melno. No mozulīši. Nē, bet tā jau forši. In the water, guys. In the water. Ūdenī jāiet iekšā. Reku ne, te? Jā. Tā, Tamārā reka melnais ruksīts ir. Tas ir mans. Tātad, kas šeit notiek kāds ruksīši? O, Tamāra aizmugurē. Reku, iedod vēl. Paga uz pusītēm. Paga. Nu, paga. Nu, viss lietas somiņā. Somiņi būtu paņēmusi. Kā man nav vairāk nekā ko ēst, viņš viss prom. Vai ne? Go in the water. Don't feed the pigs on the line. Feed them in the water. Labdien. Go in the water, buddy. Nav. Reku, paņem. Reku, man Tamārs ruksīts melnais. Čau. Kā tev iet? Tev Reku Tamāra ņems tev līdzi. Normāli tā. Reku, kakas savāc uzreiz. 2 arms together. Look at my arm. Under the belly. Under the belly. Pagaid, ūdens. Pai tālāk. Ok, jā. Okay. Hey, y'all want to do it? Who's holding it? Kā? She's good. Let's hold it. Būs labi. Tie noņēma. Viss, jā. Viss uz māju. Nu, baigi. Baigie rukši, ne? $250. Bet Bahamās. Ar Bahamu rukšiem. Barojam, jā, rukšas. Es tikai domāju, ka viņi ir tā brīvā dabā, bet nu te jau turistiem. Bet it kā jau teicu, ka esot Pa salu droši vien, kad ir, jā. Bet to jau mēs nezinām. Nu, jā. Un pastaties, kāda ūdens krāsa ārprāt. Reāli kruta. Palmas pietrūkst, vodkas pietrūkst, palmas pietrūkst. Bet tā ūdens krāsa vienkārši ir afigieķi. Ja kādam interesē, mūsu laivai šādi 4 gabalu dzinēji. Nu tas tā, ja kādam interesē. Mazi nav, cik var saprast. Diezgan iespaidīgi. Nu tā, esam pabarojuši tās cūciņas. Iespaidīgi. Varam tagad doties, cik es tā saprotu, apakaļ laikam, vai? Nu, reiz skatāmies. Mums tagad iedeva šitā te 8 grādīgs kaut kāds rums. Un tas ir alus, jā? Jā, Bahama alus. Bahama alus. 4,1. Viņam tāpat kā bija Dominikānā 4,1. Jā. Tas reku čips arī. it kā esot reti. Reku čips, nu kā, mēs kā prasījām, un jā, reku snekas arī iedod. Viņam 2 paciņas ņem, viss. Un tā, braucam projām no Pig Island. Ne, Pērļu sala. Pērļu sala. Sadzērušies reku tagad Rikardo un Tamāra aliņu. Jā, pasies, kāds ūdens krāsa, paņem pieliec un ūdens krāsa aizmugurē. Pasies, skatītāji, visi kāda ūdens krāsa. Tāda kā aliņam. Piespiežat laiku, ja jums patīk šitā ūdens krāsa. Ne jau šitā, bet šitā.
Tātad reku mūsu kuģis. Tā utopija, utopija of the seas, tā ir lielākais. Mazāks, drusku lielāks, jā. Rekas te mums blakāms maziņais. Uz karstām oglēm par šo tūri. Tamāra rekomendē. Jā, ja patīk rukši, tad jā. Vai ne? Šitas bija tas, ko es gribēju redzēt Bahamās, jā. Ko gribēju, tā, jā. Piedalīties. Un pēc tam laiva arī tāds normāls, žuha tāda. Jā, ritīgi labāk tā bija. Nu jā. Tā kā Un šmigu dod iekļauts, jā. Jā, tā kā varam rekomendēt. Ja nu pēkšņi jūs no Latgales braucat uz leju kaut kur apmēram, ja tur, un pēkšņi Bahamās nonākat, paņemat šo tūri, tad būs labais īstenībā, es tā pasaku nopietni. Te vispārībā roku darbi visi. No koka. Tā es ar čaus. Rekur mana skulptūra. Kobra. Kas tur ir? Kobra. Tomēr draudzenes atrod. Draudzeni. Lielu. Šito varētu ielūcīt iekšā koferī, nododamā bagāžā lūdzu. Nepaldies. Te visa ieliņa pilnībā, skatieties, Visa iela, Tamārā, Donžons dzied. No, thank you. No, thank you. Bet tu tev žēl viņam iedod. Vai ne? You can say what you want to say. Do what you want to do. Viņš iet vienkārši projām? Nu, jā, nu. Kēšīs, reises. Nemēs visām konfešu, visām garšām sveces. Mums tādi sveces. Nu, reku pizzerija, vai ne? Protams, kur tad bez rūmā? Lūdzu. Pizzerijā reku nopirkt par $73 to te Hennessy's Pure White un kaut kāds Mr. Boss pizzerija rekord. Ir vairs pizzerija rekord. Pizzerija rekord. Un reku šmigas veikals, skatieties, Šmiga visgars ienāk. Nu, te iet uz urā. Normāli. Partī būs. Ko tu saki, partī būs sev? Mums bija partī laiva. Jā, mums bija normāla partī laiva, šim partī būs. Tas bija labs. Nu tā, domāju, jānopērk vienu maiciņš, te jāpiemēr kas ko kā. Kur piemērīt ir, izlās tādu noliktavu, skatieties, vienkārši noliktavu vienkārši, un viss. Kur noliktavu. Normāli. Vienkārši noliktavu. Jāpiemēr, vienkārši maika. Nepievēršam uzmanību nekam, ejam tālāk, nepievēršam uzmanību. Tās tikai pudeļu turētāji. Tamāra, tagad lūdzu pasaka, kas šis ir? Tu nesaplēs. Pudeles turētāji. Jā. Nu tā, Tamāra atrada normālu šotiņu. Skatieties, kas tur rakstīts ir. Vodka, Bailey, Topped with Viped, cream and chocolate syrup. Labs. Tāpēc, ka ir putu krējums. Tā mums sagaida uz kuģa apakaļ. Pēdējā diena. Jā, rītdien jau Miami. Tā, un šito sievieti, mēs gaidām, nu jau 3 stundas jau, jā? Bet izrādās viņi sajauc kuģi. Labi, nesajauc kuģi, nezinu. Labi. Visi aplaudē, karoči. Nezinu, nekāds šovs nebija domās, bet kaut kas te notikās.
Tā, esam tagad vakariņās. Pirmo reizi gan par šito ceļojumu. Un iedomājieties, kaut kādi 500 galdiņi šitiem te, jo. Normāli. Jo, pusam atsevišķā istabā vēl ne, bet vietām. Oi, mēs te būtu ilgi meklējuši. Jā. 352. 352 bija, jā? Jā, tātad reka mūsu galdiņš ir. Wow. Šeit mēs varam... Kā redzat, Tamārai rokās ir telefons, bet tas nav viņas, kurš mistiski iemesla dēļ uzpūtās bateriju, jo tā arī viņas telefonu neriskējām slēgt iekšā ar uzpūtušos bateriju. Šis ir mans otrs rezerves telefons, ko paņēma līdzi, ja nu kas. Nu šeit arī noderēja. Noskanēt rekur food menu. Kas mums ir menu? Tātad skatāmies diners. Jā, karoči te jāstās. Nu jā, redziet, kaut kas ir bez maksas, un te jau aiziet jau kaut kas pa maksu arī. Kaut kas ir bez maksas, un kaut kas aiziet jau pa maksu, jā. Jā, tad, ko mums atnes? Pirmais atnes shrimp kokteili, jeb garneļu, nu, tipa tā kā kokteilīts. Tamāra paņēma Caesar salāts. Es nezinu, ar ko. Nav liels, bet ir ok. Nu, bet ir taču 3 ēdieni. Ir 3 ēdieni, jā. Nu, pagaršosim kādu. Šeit ir tā gaļa, bet katrā ziņā viena, ko es saku, tikai vienu reizi uz šī kuģa bijis daudz maz normāla gaļa. Viņi nemāk gatavot vienkārši. Un Tamārai ir cepts lasis. Kaut kā tā. Labu apetīti visiem. Sākumā nevarējām saprast, ko tie pavāri palīgi tur tagad grasās darīt. Par cik šī ir arī pēdējā nakts šajā kruīzā, un kad tad, ja ne tagad, viņi taisās taisīt šovu, kas viņiem palīdzētu iegūt tējas naudu. Vismaz tā mēs pēc tam sapratām. Tā, man sajauc, man atnes šito. Man bija šitas pasūtīts, bet man atnes šito. Bet droši vien, ka jāēd viss tagad. Tev būs tam arī jāēd viss. Tā, gaļa bija sakarīga īstumā, man bazar nav. Nu, tagad deserts un tad viss. Pēduši restorānā esam, varam doties uz vakara šovprogrammu. Šī vakara šovprogrammā uzstājās iluzionists, kas mūsu acu priekšā ar žileti pārgriež dolāru. Un pēc tam tās pašas žiletes ņēma un bāza mutē. Kaut kāds trakums. Mazliet vēlāk uzstājās mūzika ar dažādiem krāšņiem tērpiem. Pēc tam jau bija kārta Maiklam Džeksonam, nu, protams, parodētājam. Bet tīri labi sanāca. Cerams, ka man šo mūziku nenobanos stulbās autortiesības, ko ļoti bieži nobano YouTube. Un ir kārta pienākusi laikam pašam gaidītākajam pasākumam uz šī kuģa, jeb šajā kruīzā, uz White Party, jeb baltā ballīte, kur tiešām bija ļoti daudz gatavojušies iepriekš, un visi bija baltos tērpos. Un beigās, lai šovs White Party padarītu vēl trakāku, tad uztaisam vēl dibenu kustināšanas konkursu, kurš smukāk deju ritmos kustina savu dibenu. Uz kuģa iepazināmies ar jaukiem cilvēkiem, Amerikas latviešiem. Sveiciens arī viņiem. Kroči tā, nekas stāvam pie mūsu numuriņa. Nevienu atslēgu neņem pretī. Nav. 1:00 naktī. Pat nekas nedeg. Vispār nekas nedeg. Izrādās, ka esmu mums tikko atnāca, ir beigusies baterija durvīm. Nu, tam kliņķim baterija cauri. Jā, kur tagad koridori? Nu, Tamāra neko. Klāja. Glābšanas laivā. Glābšanas laivā? Ja mums rītdieni mums jāceļās cikos? Mums jābūt gataviem 7:30. 7:30. Nu, labi, laiks ir 1:01 tagad. Jā. Nu, jautri, iedomājies pēdējais vakars un jautri. Mēs netiekam iekšā mūsu numuriņā. Forši. Labvakar. Tā, rek mums ir klāt, manuāla atslēga. Seifē. Nu tā, esam tikuši iekšā beidzot. Nepagāja ne pusstundu, kad esam iekšā, izrādās baterija beigusies šitam te sūdam. Izlūzam durvis. Labi, dai, čau. Paballējam un dodamies nakts braucienā uz mūsu sākuma punktu Miami kruīza termināli. Beidzies mums ir šis kruīzs. Šāda arī izskatās timelapse, ka iebrauc kruīza kuģi Miami ostā.
Tad runājot kopumā par šo visu, vai pieļauju, ka jebkuru citu kruīzi, tā ir liela all-inclusive viesnīca. Priekš mums šis viss bija nedaudz pa īsu, jeb lāgā neuzspējām izzināt nevienu salu, ka jau bija jādodās prom. Bet tas nenozīmē, ka neiesakām šo visu, jeb ir cilvēki, kam šis viss būs 100% piemērots, kam nemaz neko citu nevajag. Tā, jums liekas to, ka tā čekošanās no kuģa ārā ir vienkārši, jūs tā nedomājat. Jeb neaizmirsat to, ka ir vismaz 4000 cilvēki, un lai visi neiet vienā rāvienā ārā, tad rekursi sadalīti pa grupām. Kuros laikos, kad iet kuģis Miami ostā jau piestāja 5, un tad pirmās grupas jau 7:30 iet ārā jau. Un reku visi sadalīts pa grupām. Mēs esam 40 tā grupa, tad mums jāiet ir ārā 8:40. Bet nu vēl var aiziet arī uz brokstīm, tad ir kur laiks sadalīt, pa kuriem stāviem, kurus 3 bāru vaļā, ēdnīcas vaļā. To reiz ir tikmēr paēst. Tā kaut kā. Tā kā tas arī ļoti svarīgi ir, tā čekošanās ārā. Visi neaizmirstat samaksāt, jums ir kaut kas, jums jāiet obligāti jāpārbauda. Kā man karte tur palika? Jums jāpārbauda karte, vai kaut kas kartē nav kaut kāds mīnus palicis vai kas, un tad samaksāja, tā kā mēs to darījām, tagad samaksājām, un viss čotka. Tā, mums tagad pēdējās brokastis uz šī kuģa, šajā kruīzā. Un tad mēs esam ar mūsu jauniem paziņām Amerikas latviešiem. Jā, brokastīs. Ja esat uz MSC kuģa, tad nokāpjot no kuģa, jums būs jāmeklē MSC autobus. Tas jūs aizvedīs līdz jūsu parkingam, kur noparkots ir jūsu auto, vai vismaz līdz tuvākai izējai no ostas termināla. Tad šo kruīzes sēriju noslēdzam un gaidām vēl vienu atlikušo ASV mūsu ceļojumas noslēguma sēriju. Jo ticat man, mums vēl jautrības bija tiekot līdz LV, jo pats trakākais bija tas, ko vēl nezinājām, kur paliksim Stambulā 14 stundas pārsēšanās laika posmā, jo tas bija nakts laiks un ne tā ekskursijas ņemt, jo tādas nav, ne tā ko citu. Bomžīgi bezpajūtnieki tiek izmisināti tagad Stambulā, lai nav jāguļ uz ielas. Uz grīdas, lai nav lidostā jāguļ. Šitie visi, kuriem nav piķis vienkārši viņi. Tad gaidām drīzumā ASV ceļojuma noslēguma sēriju.